Hei, čau visiem! Gribu padalīties ar 3 iemesliem, kāpēc es pārgāju uz Greenway un kāpēc es šeit vispār esmu. Un kāpēc es arī jums iesaku to, ja ne ikdienā, tad vismaz, izmēģināt, lai jūs zinātu, kas mēs esam un kas šeit ir. Jā. Tātad viens no iemesliem noteikti ir, kad Greenwayā ir ekoloģiski produkti. Greenwayā ir, produkti, kas ir veidoti ekoprodukti, piemēram, mājas uzkopšanai fiberi, ar kuriem var strādāt un tīrīt māju bez ķīmijas. Tāpat arī visi pārējie produkti, kas mums ir, cik vien ir veidoti, ir bez ķīmiskiem līdzekļiem. Tas būtu noteikti pirmais faktors, kas savam bērnam var drēbes mazgāt bez tur veļas pulveriem, bet bez mazgāšanas plāksnēm, kas, ar zero aromātu, kas ir bez smaržvielām, kas, arī noteikti viņa gadījumā, cik viņam ir jūtīgāka āda bērnam, un viņam tas ir ļoti, nācis par labu. Otrais faktors noteikti es iegūstu jaunu pazīšanos, jaunus draugus, kolēģus, darba biedrus, kā mēs tos nosauksim, noteikti jaunu pieredzi. Un arī, ja mēs labi strādājam, mēs varam braukt kopā ar komandas braucienos. Tagad septembrī būs brauciens uz Venēciju. Man liekas, kur, es neesmu nekad dzīvē bijusi Venecijā, protams, ka es vēlētos tur nokļūt. Jā, tas būtu tā kā otrais, noteikti, un arī līdz ar tiem braucieniem mēs veidojam savas valodas, prasmes, ļoti daudz plusu šajā ir, Jā. Un trešais laikam būtu tas faktors, ka es varu darīt to, kas man patīk, un es varu regulēt savu laiku, piemēram. Ja man bērnam vajag pie ārsta vai man pašai, es varu mierīgi aiziet pie ārsta, un man nav jāuztraucās tagad, vai man būs jāatprasās no darba, vai man būs tagad kādam jālūdz, lai man aizvieto kaut kur, vai nezinu vēl kas. Es plati varu būt sava laika menedžētājs, kā teiksim. Kad varu, tad strādāju, kad nevaru, tad, tajā brīdī vienkārši, pēc tam izdaru tos darbus. Jā, šeit ir jāstrādā, nebūs tā, ka jums nauda būs hop un gaisā viņi ir. Ir jāstrādā, ir jādara, jo jebkuram darbam ir jāvēlta savs laiks. Bet, trešo faktoru es noteikti pieminu, kā es minu, sava laika un darba menedžēšana, ka, mēs varam strādāt pēc sava plāna, kā mēs to vēlamies, kurā brīdī mēs varam, tad mēs pieslēdzamies, kurā brīdī nevaram, tad mēs daram citas lietas, varam apvienot. Ir, kas apvieno ar darbu, ar studijām, ar bērniem. Jā, tā kā, mums ir ļoti, ļoti labi piemēri. Neteikšu varbūt publiski, tur ir meitene, kurai tikko bērns piedzima, un viņa jau uzreiz ir otrajā dienā atgriezusies darbā. Tā kā, viss ir atkarīgs no pašiem, cik mēs paši vēlamies darīt un strādāt, un algu te var pelnīt labu. Jā, tā kā, pagaidām tad čau. Un, ja ir interesi, tad noteikti sazinamies ar mani, rakstiet privāti. Es personīgi nevienam nerakstīšu, jo, vēlāk ir doma dažiem, bet pagaidām tad čaviņi.